Un ko gatavojamies cupai. Šodien mēs būsim ļoti foršā vietā. Jaunā priekš mums, un priekš jums arī. Kuru neteikšu, nedrīkst. Bet paskatīsimies, vai šeit būs zivs. Tā kā mēs tulītās ātri uzjauksim barību un nesīsim mants. Bišķiņ vēl nantas būs jāpanes. Tā kā visiem nesakas. Un tad tālāk pastāstīsim. Mūsu vietiņš vien izskatīsies šitāni. Tulītās dažas minūtes. Visu iztīrīsim. Paskatīsimies, kas te ar dziļumiem ir. Iemetīsim dīperīt. Nu, tad jau skatīsimies. Pulkstens 5 vakarā gandrīz. Plāns mums ir līdz rītam sēdēt. Ja būs zivs, protams. Ja nebūs, tāpat tā sēdēs. Nav jau varianti. Lūk tā. Tā kā visiem nesaks. Kā jau arī teica. Dažas minūtes. Un mūsu vietiņi ir smuki attīrīt no zālēm. Kas pa čupu ar zāli. Tur vēl čupu ar zālēm. Un uz tādā mazā miera ostiņā sēdēsim. Pīlīts. Kādu gabaliņu no mājām esam. Tagad ir jāsaliek mantas. Jāiemet dīperītes, tāpēc saku, nezinu, kas te ar dziļumiem, kas vispār notiek. Ir kantis, nav kantis, kas te vispār notiek. Pilnīgi nav nekāda saprašana. Tāpēc nāksies visu studēt no jauna. Tāpēc pēc tam pastāstīšu, ko es esmu atradis, ko neatradis. Un tad jau skatīsimies, tā kā turpinam iesākt to. Tā kā mūsu krēsli, mantas. Sēdēsim šitā tuvu. Nu, lūk tā. Pīlīts peld. Pirmā zivtiņa noķert. Saulīt sāk spīdēt uz vakaru. Karsts pat palika. Nākās mums izmesties. Bet sākumam viss notiek. Starta barojumu nekādu netaisījām. Vienu makšķi iemeta. Tagad otru rekotājus, to tās metīšu iekšā. Viena distance būs 33 apgriezieni, otra distance būs 28 apgriezieni. Skatīsimies, kā būs. Copīts uz katru metienu ir kaut kāda mazā maila vai kaut kas tam līdzīgs knibina. Tad pienāk reku šitāds un hops, paņem tādu stiprāku copīti. Tā kā mēģināsim, sēdēsim, lūkosim. Laiks iet, mazās zivtiņas ņem. Kamēr nav nekas lielāks, barojam pīlīts. Tik drosmīgs pīles neesmu redzējis savā dzīvē. Gan drīz vai no rokas gribēst. Nu ko, mēs barojam, pagaidām dzīvo esmu nepievienojam, tāpēc, ka nav jēga nemazām. Kamēr mazie pliči ēd, kreisais kāds man ir iemests bez āķa, bet uz viņu ir tāpatās copes kā uz labo. Protams, tikai tur neviens neuzsēdīsies. O, reku labo, kā tikko ņēma plicīts. Par riktīgo. Nezinu. Pagaidām sēžam. Kad sāksies kaut kādas aktivitātes, normāls zivi, tad arī es domāju, ka nākošo reizi arī parādīšu. Pagaidām nav vērts. Laiks iet. Nekas nemainās. O, kā man tikko labo makšķeri ievilka. Nu. Nu re. Ķeram šāda izmēra plicīšus. Un principā mums nekas nemainās. Barojām, uzlādējām dīperi, kurš bija izlādējies. Iemetām maksimālais dziļums ir 4,8, jeb gan drīz kaut kur vienā vietā rāda, ka ir 5 metri. Nu, kaut kas te uz labo it kā makšķeri paņēma, bet nu, tas ir tieši tāds pats prusaks, kā jūs tikko redzējāt. Katrā gadījumā zivis šeit nemazam dīpers nerāda. Kaut kur pa kaut kādai mazai, kaut kur strīpiņai iet, nu jā. Kā es varu teikt, mazais suds. Mazie pliči. Viens te bija pienācis cilvēks, saka, vakar viņi tieši šitajā pašā vietā mētāja, skatījās dīperi, ieraudzīja, ka te bija daudz zivs. Tuvāk tam krastam. Tad viņi sēdēja, makšķerēja, baroja. Nekas viņiem nebija. No šīs vietas tuvāk vēl ostā dziļāk atrada kaut kādu pontonu, apsēdās, ķēra gan brekšus, gan trāpījās karūsas, jūras karūs. Un tādā garā.
Šodien viņi bija atkal uz tā paša pontona. Nenoķēra nevienu zivi un nevienu copi neredzēja. Nu, kaut kā tā. Katra diena maina kaut ko, laika izmaiņas vai kaut kas, kas iespaido to zivi. Bet, nu, notiek tā, kā tas notiek. Tāpēc ko mēs? Mēs atbraucām, paņēmām sev, kā sakās, tādu neitrālu mazu pudelīti, kuru saucās kaut kas. Šeit viņi izskanēs tādā garā. Un atpūšamies. Pie dabas. Teiksim tā. Plāns mums ir barot, gaidīt, kad būs zivs. Ja viņas vispār būs, nebūs, nu nekas. Toties būsim pavadījuši ļoti labu laiku. Pabarojuši zivtiņas. Tāpatās agri vai vēl tā zivs, ja viņa te ir bijusi, tad viņa šeit atpeldēs. Respektīvi, viņa arī atpeldēs un paēdīs. Tā kā turpinam copi un gaidam kaut kādus jaunumus. Hehe! Kas pa copi tikko bija? Un kaut kādā kantī vai zem kaut kādā tur priekšā, tieši priekšā ir kaut kāda koka atlikumi, kaut kāda zari, bet tikko kāda copi bija. No sākuma jūtu baigo zivi, un tagad jautājums, vai viņu izvilksim vai neizvilksim. Ir. Nu, tagad skatīsimies. Ar ļoti lielu cerību, ka tā būs kaut kāda vērtīga zive, un mēs varēsim viņu ielikt uztveramā tīkliņā. O, kā uz sānu pelda. Jā, kaut kāda ir. Jā, pirmā. Super. Nu, kas tā ir? Karūsa. Mēs neticējām šodien tam cilvēkam, kas bija, nu, parādīšu to. Nu, super. Nu, ir laimīgs. Pirmais ir. Tā kā turpinam copi. Ne pa ko neuztraucamies. Cerams, ka mums būs vēl vairāk. Saulīt vēl spīd, vēl nav pavisam tumšs. Tā kā tikai sākums. Nu, iespējams arī kaut kas būs. Pirmais. Kaut kas vērtīgāks, bet tur zāle ir. Tur ir zāle un... Nē, tomēr plicis. Plicis parastais. Bet, nu, labāk izmēra. Turpinām copi, gan jau, ka mums izdosies. Cik skaisti. Cilvēki peld ar jaktām. Mazā tādā kanāliņā, kā sakās, nu cik te. Nu, maksimums, es domāju, 50 metri platumā. Es tā domāju. Bet, nu, saku, te ir mazā tāda mostiņa. No mājām, protams, nākās kaut kādu laiciņu pabraukt. Nav tuvu. Bet ir cerība. Superīgi ziep. Tāpēc, ka tagad, ko bija vēl viens vietējais pienācis, viņš saka, ka arī te bija kaut kādās dienās. Un ka ir bijusi gan karūsa, gan breksīts. Tā kā, nu, mums atliek tikai sēdēt un gaidīt. Un jums, protams, arī. Tā kā sēžam, gaidam. Kamēr zivs barību neēd, toties pilītam gan garšo. Pat no rokas ēd. Pilīts barojām.
Tam garšo. Mazajām zivtiņām arī garšo to, ko mēs dodam. Viena karūsiņa bija. Un tās arī visa, bet kas tas ir? Licis noteikti. Licis vai breksēns? Tās ir breksēns. Nu re, labāk es ķeru šitāds mazus brekšus, nekā es ķeru 2 reiz lielākus pličus. Ej, breksīts! Opā! Breksīts laikam... Aps! Pīls atņēma breksi. Aizmuka. Nu re, bija breksīts. Uz ko paņēma breksīts? Tārpja ar baltiem. Slieka un baltie. Nu re. Nu, redz, nāk vakars. Pienāks arī zivtiņa. Mēs jau barojām dažas stundas. Tā kā viss, es domāju, nu, ja godīgi sakot, pa pēdējiem 3 mēnešiem es neko negribu teikt tā, ka būs, nebūs. Tāpēc, ka pēdējie 3 mēneši, godīgi sakot, visi izbraucieni, tad, kad bija daudz zivis, smukas zivis un tā tālāk. Bet tagad, nu, šajā gadā tā ir, visiem tā ir. Jā, ir vis kaut kur, kur notiek gan Lielupē, gan Daugavā. Šodien ķerās Daugavā, šodien ķerās Lielupē, pēc tam atkal tur, kaut kur tur, bet kopumā neķerās nekur. Nu, ja tā. Tā kā, nu, ir jātrāpa pareizajā dienā, pareizajā laikā, tur, kur ir zivs, un tur, kur viņi gribēs ēst. Tāpēc, nu, tā ir daba. Dabai tu nepavēlēs, tāpēc šis gads ir tāds jautrs, un īstenībā man tas patīk. Nav kā parasti aizbrauc, iebaro, un mēs tagad ķersim 50 un vairāk kilogramus. Te nē. Tāpēc šajā gadījumā sāc domāt, kas jādara, kā piemānīt dzīvi, vai viņi tur ir, vai viņi tur nav. Un viss kaut ko dari. Tas ir process, un tas ir ļoti patīkami. Tāpēc ceru, ka arī tas jums patīk. Un visiem zivīgu sezonu. Sezonas turpinājumu. Iegāja kantī. Pirmā normālā cope un izvilk no kants. Mums sanāk, jā, dziļums 4,8 un pēc tam pēkšņi ir 3,2. Un tajā tieši slieksnī viss, kas ir, tas ir sprūst iekšā. Bet beidzot pirmā normālā copīte. Kaut ko vēl, nu cerams, ka tas ir kaut kas. Iet. Jā. Kaut kas ir. Nu, breksīt? Protams. Mālacīts. Iedevu viņam motelīti. Iegriezu kopā, iedevu slieciņu griestu ar nedaudz pinku. Un ir reku breksītis. Nav liels breksīts. Vajajai. Mums tagad baigais bēgums sākās. Pirmīt ūdens bija pie pašām kājām. Tagad aizgāja bēgums. Nu ko, baigi ilgi starp katru pārmetienu nenācās gaidīt. Iedevu uz kreiso kātu griezto esmu, sliekas un baltos uzreizi. Ļoti patīkami ir. Tev ir laba spolīte. Man ir tagad dotajā brīdī uz šito kātu uzlikta Daiva. TD Feeder 4012 QD, kas ir Quidrak ātrā bremze. Nu, pat nevajag tur nekādu pusgriezienu taisīt, un jau tu strādā ar normālu bremzi. Bišķiņ tev vajag, iegriezi mazu. Te labs breks. Te ir super. Jā. Paskatieties. Jā.
Jā, te ir labs. No kilo būs noteikti. Uiku patīkami. Oi, ka iet projām. O, labā makšķeri paņēma. Jo, haidī. Nu, ko darīt? Nevar taču. Diviem kārtiem nevar strādāt vienlaicīgi. Piedodiet. Bremzīt strādā. Super. Paskatieties. Nē, tā ir karus. Tā ir karusa. Ak, tu jē. Nu, šitā būs kilo. Es domāju, tas ir breksis. Nē, tā ir karus. Tu paskatieties. Kas pa karusu? Jo, haidī. Tā jums nav bērnības karusa mazajā dīķītī, ko jūs makšķirējāt ar pludiņu. Uktī! Ai. Oi, johaidi, nevar paskaties, cik viņa resni ir. Divās rokās nevar noturēt. Tu paskaties, kas pa karūsu. Nu, es domāju, savs kilo 200, nu šeit nopietni ir. Es domāju, rīt no rīta, kad mēs laidīsim šo zivtiņu ārā, nu noteikti nosvērsim viņu. Tā kā turpinām copi, domāju, ka viss būs labi. Super, man reku otrais kāds ir jācer klāt. Visam. Можешь подсечь. Nu re, neatejot tālu no kases. Otrai mokšķirēji breksis. Nu smuks, nav kilo, nu grami 600. Nu, neko varētu būt, varbūt pat 700. Cope ar tādu vakara uznācienu ir superīga. Turpinām copi un gaidām lielos lomus. Visiem būs. Jūs paskatāties, kas šeit notiek. Es nepaspēju pat makšķiri iemest. Nākošā zivtiņa jau ir uz āķa. Nezinu kas, bet copa bija tik grandioza, ka makšķiri gandrīz ieliecās pat ūdenī. Un no trīskāja, lai ieliek tos ūdenī, ir nu diezgan tāds, nu metriņš vairāk. Nu, cerams, ka neaizies, jo šai makšķirei ir 16. āķīts un 0,08 aukliņa. Opā! Te sāka, ne, izgāja ārā no kants. Izgāja. Tā. No. Karūsiņa, maza karūsiņa. Uz moteli karūsiņa. Viņa pat iepināja, viņa paņēma un iepinās. Viss atpinās. Nu, šī ir normāla karūsiņa. Bet iepriekšējā, nevar viņu noturēt tā rokās, kā viņi gribētos. Bet, nu, ja iepriekšējā karūsa bija baigais mamuns, nu, tad šito mēs varam tā ar vienu roku paņemt, ar otru pieturot. Nu, smuka. Jā, visi mēs šitādi ķērām karūsas kādreiz laukos ar parastu sladzes kātu. Un visiem bija labi. Tagad mēs tādi esam izauguši lieli un gribās ar kaut ko citu notiek. Ir viņas. Sākās tumsa. Copīts bišķi nomierinājās. Un tagad rekur pirmā. Nu, kas mums tāds ir? Plicīts. Vai breks? Plicīts. Jā, mazais plicis. Nu, tādu mēs negribam ķert. Bet, nu, priekš procesā mums tas arī patīk. Tā kā turpinām copi. Nē, bija kārtējā copīt, bet, nu, tagad starp pēdējo zivi pagāja kaut kādu pusstundiņa viss satumsā. Vairāk copes nav un ne mazā zivtiņa, ne lielā. Nekas nav. Un tagad, reku, pirmā copīt bija. Normāli, it kā izskatījās piecirtā un aizgāja.
Tā, ka zivtiņa kaut ko, nu, es domāju, ka pārslēgsies uz nakts režīmu, paies kaut kāds stundiņa divas, un mēs sāksim ķert lielos. Nu, cik lielos? Cik es esmu dzirdējis no vietējiem, un kas iedeva kaut kādu info, nu, lielākais breksis varētu būt 1,5 kilo. Tas ir maksimums. Karūs, jā, varbūt līdz 2 kg. Cerams. Čukstēšu. Negribu, lai noskauž kādam. Tai, turpinām capi. Pusstundiņu vēl pagāja. Pirmā zivtiņa paņēma. Paņēma uz... Opa! Kantē. Paņēma uz motili. Un vienu balto. Un mazo āķīti. Pavada 0,12. Diezgan bieza priekš maniem standartiem. Parasti es izmantoju 0,08, 0,1. Bet dotajā brīdī nav pieejamas. Pat nav liels breksīts. Šitādi var pat ņemt bez uztveramā tīkla. Tā, tūlītās es jums parādīšu viņu. Jā, ne? Maziņš. Gramu 400. Nezinu, kas tas būs. Copi bija vienkārši momentāli, kuru es pat ieraudzīju kolēģis. Ej, tu galīgi. Nē. Iet projām. Bremze strādā. Vienkārši iet sāniski. Nu. Vienkārši iet uz sānu un ko tu gribi dari. Vai tas ir labs breksis? Kaut gan pēc... Kā te es saku, ka tā varētu būt maziņa karūs. Jo karūsai tomēr tais spēks ir lielāks. Jo breksies jūtu vienmēr. Opa. Kas tas ir? Buņģas. Aizmugurē buņģas. Breksis. Tas ir breksis. Ārprāts kāds spēcīgs breksis. Neko sev. Viņam pat kilo nav. Aizmuka. Un nākošā zivtiņa klāt kolēģim. Breksis. Nav pārāk liels, bet tik un tā ir smūgs brekīts. Es saku, šajā gadā, jā, var noķert tādu smuku zivtiņu. Tā, reku viņam jau lukterīts. Nu, smuks breksīts. 500, 600, 700 grami. Ideāli. Nu ko, turpinām copē, reku mums ir pilnīgā nakts. Viss jau uz turiem paskatās vispār tumsā. Tur kaut kas no mostas vēl ir. Tad te mēs sēžam pilnīgākajā tumsā. Jā, mums ir lukturs, akumulators, tārpi, kāds cik vien vēlies. Termokaste pilna ar tārpiem. Ideāli. Turpinam copi. Tikko gribēju iemest otro makšķeri. Precīzāk, pirmo, otrā makšķeri. Kā paķēra kaut kas, kā aizskrēja. Nav nekas liels, bet kaut kas aizskrēja tādā. Nu, reku mēs redzam. Breksis. Kā skrien, blīn. Nu, te tūl pie ostas, nezinu, vainīšu to, ka nāk no jūras. Un tā džiperīgs ir. Vai nu viņam pagaidām šitajā sezonā ir tik daudz spēks pēc nārstošanas. Keistis.
Es nemāku pateikt, kāpēc tā notiek. Galvenais, ka viņš nav liels. 400, 500 grami. Nu, lielāks viņš noteikti nebūs. Gaidam nākošo. Neredzot copi, domāju, vajag pārmest. Oi. Kaut kas tur rīktīgs uzķērās. Tikko uztaisīju veselu trauku ar gaļu, slieka un kukurūza. Un te es domāju, ka kaut kādā momentā gan jau, ka bija cope, bet kamēr es darbojos ar otro kātu, es domāju, tāpēc es neredzēju vienkārši. Nu tāds, breksīts zem kilo, ļoti patīkams. Ļoti patīkams. Ūdens atkāpjās visu laiku. Nu, ko ne? Super. Turpinām capu. Kārtējā zivtiņa. Urā. 101 naktī, bez 9 minūtēm. Dažreiz dabūjām noraut. Āķis. Karusas. Un tā ir karūsa. Karūsa. Vai, smuk. Nav tik liela kā mums pirmī bija, bet ļoti smuka. Ļoti smuka. Nu, re? Ideāli. Mums vēl laiks ir sēdēt un sēdēt. Tā turpinam copi. Kaut kas labs pieķērās. Tagad jautājums, vai sanāks izvilkt sānu baigi aizskrēja, tur vēl kants. Naktī neko nevar redzēt. Nā. Kas tas būs? Breksens. Beigās izgāja pa otru pusi. Karūsa. Tā ir karūsa. Laba karūsa. Kas pa karūsa. Breksens. Neko sev breksens tev. Vai, kas pa karūza. Super. Capi izdodās. Turpinam capu. Nākošā zivtiņa. Saka maziņa. Labu laiku nebija capīts. Un tagad pēkšņi pie pat nebija capu, vienkārši pie pārmešanas paķēra. Jā, breksīts. Neliels, bet ar šo pietiek. Normāls breksīts. Super. Turpinām capu. Чтобы дольше не было бы. Beidzot arī man ir breksīts. Kurš? Otrā makšķera arī jau uzdarbojās. Kamēr šī makšķera... Левая.
Un otrā makšķere. Ir tādi brīži, kad uznāk, kad nav. Un tad ir viena makšķere, otra makšķere, un tad tu domā, kura jāņem, bet te kaut kāds galīgi mazais. Reku aizgāja. Tas bija mazais breksīts. Ka tā, turpinam copi. Un nesēžam mājās. Tu! Divu kāds pēc kārtas nevar piecirst. Kas pat copi bija tajā kātā. Kaut kas nāk, bet nav baigi lielais. Visdrīzāk tas ir breksis. Jā. Breksis parastais. Māziņš un caurspīdīgs. Bet, copes ir, un viss ir labi. Brekšīši pienāca un sāk ņemt uz moteli. Viens kāds man ir slieka baltais, otrs man ir motels un baltais. Un tagad pēdējie 3 metieni ļoti dominē tieši motels. Un kas tāds ir? Jā, tas ir breksis. Brekša copi ļoti vienkārši atšķir. Smuks breksīts. Turpinām copīt. Pirms kaut kādu laiciņu bija copīt. Un viss. Uzsita. Pavilka un atstāja. Pagāja kaut kāds 3-4 minūtes. Domāju, nē, vajag tomēr pārbaudīt, pārmest. Tur. Tur sēž. Kas tāds es? Breksis. Breksis parastais. Patīkami izmēra breksīti, ar kuru var strādāt. Tā es to nosaukšu. Tad, kad ir ļoti liels breksis, viņš ir tāds. Viņš pienāk un viņš aiziet. Bet ar šitādu izmēru breksīti var ļoti labi pastrādāt. Tā kā 2:00 naktī, jau 2:30. Mums vēl laiciņš ir. Turpinām cop. Nē. Paskaties. Kārtais breksīts. Super. Pagaidām labākā esma ir kaut kādi 5-6 motiļi un viens baltais vai viens baltais un 5 motiļi. Ir arī uz āķa slieka, bet ar slieku, tur ir tā jautājums. Vai nu moments ir, vai nu moments tomēr nav. Tāpēc turpinam. Kolēģiem kaut kas pieķērās. No sākuma likās, ka vispār tur nekā nav. Kaut kāds mazais breksēns. Pēc tam likās, ka jau ir labāks breksēns. Un beigās mums ir čupā ar zāli un karūsa. Jep, karūsa. Jā, smuka karūsa. Rekā. 2:03 naktī. Viss notiek vēl. Nevaru uzreiz pateikt, kas tā pa zivi, bet copīti bija
ilga un skaista. Tas, ka ir arī labs pretinieks. Iet uz sānu, visticamāk, ka tā varētu būt, ka tā ir karūsa. Bet 100% neesmu pārliecināts. No. Viss. Kanti iekšā atkal. No. Izvilk ārā. Un Karus. Karusa. Jā. 4 no rīta. Mēs turpinām ķert. Protams, katru copi un katru izvedīšanu mēs jums nerādīsim. Nu, tas būtu baigi. Cik? Tā jau būs šajā video ļoti daudz izvedīšanas. Amen. Nevar paņemt viņu rokās. Oh, skaista karusiņa. Nu ko? Esam no rīta paskatīsimies, kas mums tur būs sanācis. Turpinām copu. Karūsa. Laukā tāds mitrums, viss nosarmojas. Kamera neko negrib rādīt pat. Bet mēs sēžam, makšķerējam. Manējā barība jau nomainīja krāsa, jo tie pirmie 3 kg, ko es iejaucu, jau beidzās. Uzjaucu vēl tagad 2 kg. Es domāju, ka es gribu pamainīt no gaišas barības uz tumšu. Nevaru pateikt pagaidām. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Bet katrā gadījumā zinām, ka uz mūsu barību pienāk zivtiņa. Un jau tas ir labi. Tā kā sēžam, copējam. Pārsvarā tagad ēsmi ir jau uz karūsu, tad vairāk motils strādā. Jau uz breksta vairāk sliek. Nezinu, ar ko tas, kāpēc tā ir, vajadzētu it kā būt otrādāk, bet, nu, strādā šādi. Nu, mums nav nekas pret, galvenais, lai ir copa. Tā kā gaidam rītausmu. Tikko gandrīz makšķeri ievilk ūdenī. Tikko iemetu, izvilku ārā otro makšķeri. Sāku likt ēsmu virsū. Vienkārši makšķeri tā, un aiziet projām. Šoreiz nostrādāja 2 sliekas, kaut kā 3 vai 4 baltie. Visdrīzāk, ka tā ir karūsa, tāpēc, nu nevar būt breksim šitāda copa. Jā, uz sānu aizskrēja. Nē, kaut gan izskatās pēc brekša. Vai tad nav karūsas? Nē. Breksis? Breksis? Tā nu nā. Nu baigais skrējējs, klausies. Nu tev. Es domāju, ka tā ir baigā karūsa. Te izrādās gandrīz vai standarta breksīts. Arī patīkam. Brekšs man patīk. Jā, kā paspēja ierīt. Nu ko? Tā kā gaidam nākošo zivtiņu. Nu, tur arī būs zivtiņa. Pēc visām sajūtām izskatās, ka būs laba zivtiņa.
Karūs? Jā. Nu, re. Super. Nē, nu karūs vienkārši superīgi. Protams. No, liksies mierā. Nu, re. Nomierinājās. Nu ko, turpinam cep. Nu ko, laukā jau paliek gaišāks un gaišāks katru minūti. Sāk pamosties pirmie pliči. Un sākam domāt, kas būs jādara. Jāsēž, nav jāsēž. Jābrauc, nav jābrauc. Es domāju, ka tie pliči kaut kādu stundiņu un noteikti, ka viņi būs. Bet es noteikti domāju, ka pēc mūsu garā barojuma te noteikti ir jābūt kaut kādai zivī. Ka vēl būs jāpasēž, jāpagaida. Nu, sliktākajā gadījumā, ja arī nebūs, tad es domāju, ka mums šodien loms būs ļoti labs. Pēc pēdējiem 2-3 mēnešiem es teiktu, ideāls loms būs. Lūk tā. Tā sēžam, gaidam, skatāmies, kas notiek. Rīts ir veiksmīgi sagaidīts. Kolēģis aizgāja pagulēt. Nogurums uznāca viņam. Tā godīgi sakot, man ir tā doma bija, bet nu, pagaidām jāpasēž, jāpamušķerē. Pienāca pliči. Un tas arī viss. Var teikt, katrā metienā ir plicis. Gan uz motilu, gan uz slieku, gan uz baltajiem, nu, jebko. Pličiem tā ir. Ja viņi pienāk, tad viņi ņems un trakos uz jebko. Lūk tā. Turpinam sēdēt. Cik mums tagad pulkstenis ir? Arī uz labo makšķeri jau plicis ir. Tagad ir 5:45. Silpi rēķinot 6, 7, 8, 9. Nu, 3 stundiņas un jābrauc mājās. Rīta karūsiņa. Beidzot. Nu, kaut kādu stundu es nesmu nosēdējis. Mazie apēd uzreiz visu esmu. Nu, vienkārši iemet iekšā un nav nekā. Un lūk tā. Tereku fonā ir 4 zivis. Gandrīz, man teiks, pat 5. Tur viena apakšā ir tās, kas bija ierījušas. Tās mēs paņemsim mājās. Pārējās atlaidīsim. Un lūk tā. Bet nu jā, tagad pirmā karūsiņa. Cerams, ka būs turpinājums. Ja nebūs turpinājums, jāsagaida, kad draugs pamodīsies. Jāsāk būs taisīties mājās. Tā kā tā. Nu, re. Draugs arī pamodies. Atnāca un te, hops, te karūsiņa. Nu, tā. Es principā arī pa pāris stundām, kamēr viens pats sēdēja, bija uznākusi tā sigzivs kaut kādu stundu vairāk. Tagad arī pa laikam visu laiku principā uzbakst tā mazā zivtiņa. Bet reku pienāk šitāds. Un hops vīrā. Tāpēc man reku no otrā maisījuma ir gandrīz nekas nav palicis. Vēl kaut kādai pusstundiņai pietiks un būs jātaisās arī mājās. Tā kā domāju, ka vairāk neko es arī nefilmēšu. Tikai pašas beigas kopā ar kopējo lomu. Tā, lai var saprast, kas te ir īsti bijis. Tāpēc paldies, ka skatāties. Neaizmirstam piesakot kanālam. Un nesakas, tiekamies pie ūdens. Paskatieties, kas man ir. Maziņš, protams, bet tāds ir Žanis.
Ēku skaists. Ļoti skaists. Nu, re. Copi izdodās. Tikai jābrauc un jāmukšķirē. To mēs arī daram. Turpinam. Tā kā šitam mērs nav, neliksim tīkliņā, nemocīsim. Lai pelnu. Ai, kur tu? Nu, atpār. Arī, pelnu mājās. Tā. Nu ko, ir pienācis tas brīdis, kad mums nav vairāk spēka. Tās fiks parādīsim jums zivtiņu. Vai te ir kaut kas noķerts vai ne? Tas ir jādomā jums. Es domāju, ka tas būs noķert. Nu, te nebūs pacelt vienam. Nu, kā jums šitā loma? Nu, es domāju, ka visu, ko mēs varējām izdarīt, mēs esam izdarījuši. Vairāk pat nekā spējām. Nu, patīk tāds rezultāts. Es ļoti esmu gandarīts. Atskatieties, kāds karūs. Super. Tā kā, ja jums patīk copēt, braucam copēt. Patīk video, liekam pirkstu uz augšu. Piesakojam kanālam. A mēs domāsim, kur nākošā reiz braukt. Visiem nesakas.